Ja šeit pieņemsim ir Create, jūs to neatradīsiet Teams vidē. Un te ir attiecīgi notebooks, un te jūs varat viegli pāriet pie visām citām šīm te aplikācijām. Super, un tagad kā tad tas darbojās Cowork? Visus aģentus jūs varat atrast attiecīgi sadaļā šeit All Agents, jeb visi aģenti. Un pavisam īsi es pastāstīšu, kā tad darbojās šis te aģentu veikals. Aģentu veikalā jūs varat redzēt pašveidotos aģentus, un jūs varat redzēt tos, ko ir uzbūvējis Microsoft no savas puses. Un viena daļa ir šie te Frontier aģenti. Frontier aģenti ir tie aģenti, kuri šobrīd ir iedoti sabiedrībai testēšanai, lai pēc tam saprastu, kā viņi tiks finalizēti, vai dažās situācijās, ja pieņemsim aģents ir palaists šajā te Frontier programmā, viņš var tomēr nepiedzīvot šo te palaišanu kopējā lietošanā. Lai varētu piekļūt Frontier aģentiem, tur pirmkārt ir vajag paplašināto licenci un jābūt organizācijai iespējotai funkcijai, ka šie te Copilot paplašinātās licences lietotāji var lietot šos te Frontier aģentus. Iemet ar tur saitīti. Jā, tūlītās iemetīšu šeit, lai būtu. Jā, paldies. Un attiecīgi tas, ko mēs darām tālāk, mēs paņemam šo te Cowork. Tajā brīdī, ja jūs būtu šo aģentu jau izvēlējušies, jūs vienkārši varētu viņu atrast šeit kreisajā pusē līdzīgi kā es. Ja gadījumā šis aģents jums nav bijis izvēlēts, jūs klikšķināt uz viņu, es paņemšu šeit SharePoint List Agent kā piemēru tikai. Un attiecīgi es klikšķinātu uz šo te add, jeb pievienot. Un šo te Cowork attiecīgi, ja jūs varat, tad jūs pievienojat. Tie, kam nav, tad skatāmies, ko mēs varam no šī te tiešām fantastiskā aģenta izspiest ārā. Un tūlītās ķersimies klāt šiem te dažādajiem piemēriem. Viens, kas jums noteikti ir jāzina, ja jūs kaut kad plānojat darboties ar šo te Cowork aģentu, ir, ka Cowork aģentā jau ir iebūvētas prasmes, kuras attiecīgi dod jums iespēju veidot jaunas prasmes un kuras jums dod iespēju izsaukt šīs te prasmes, jeb skills. Bet pirms es vēl to nodemonstrēšu, iemetīšu jums vēl divas citas saites, jo te ir arī bieži tāda tā kā neziņa, kā tad organizācija var tikt pie šiem te Copilot Cowork aģentiem. Es attaisu šo te vienu saiti, es paņemšu attiecīgi ar mākslīgo intelektu uzreiz iztulkošu pašu web lapu, un tā galvenā būtība ir, ka organizācijai vajag iespējot šo te Frontier piekļuves tiesības, tas ir tas viens solis, un otrs būtiskais solis ir, ka organizācijai vajag arī piekrist tam, ka Anthropic, attiecīgi tas, ko Artūrs minēja nodarbības sākumā, šī te tā kā precības, ka precinieks drīkst piekļūt organizācijas datiem. Un tātad tās ir tās divas lietas, ko mēs varam skatīties. Un tagad par prasmēm. Atgriezīšos atpakaļ pie paša Cowork. Lai mēs izsauktu prasmes, mēs klikšķinām / un attiecīgi pēc slasha mēs redzam, ka šeit parādās daudzās dažādās lietas. Skills, people, files, meetings, emails un tā tālāk. Un mēs varam redzēt, ka šeit ir tāda prasme, kā veidot citas prasmes. Attaisam vaļā, šīs ir visas tās iebūvētās prasmes. Zem iebūvētām prasmēm mēs atradīsim skill management. Līdzīgi kā ir tajā dziesmā It takes the crane to build a crane, šeit ir prasme, lai varētu uzbūvēt šo te citu prasmi. Un mēs uzklikšķinam skills, palaižam enter, un tas ir veids, kā mēs piekļūstam šīm te mūsu prasmēm, kur mēs varam arī attiecīgi sākt būvēt šīs te jaunās prasmes. Tas, kas jums ir jāzina par šiem te skilliem un tā tālāk, kā organizācijas dalībnieks jūs varat izveidot līdz 50 skilliem. Tas nozīmē, ka varbūt tās 50 dažādās prasmes, ko jūs izveidojat, un skills tīri konceptuāli ir līdzvērtīgs aģentam, bet jūs viņu nevarat izsaukt kā aģentu no, pieņemsim, čata loga. Jums tad ir vienalga jāiet uz Cowork, un jūs caur to izsaucat šo te skillu. Bez skilliem ir attiecīgi arī plugini, bet plugini jau ir komplicētāk. Tur ir nepieciešams jūsu IT kolēģu atbalsts. Attiecīgi pluginus var augšuplādēt sistēmā tikai un vienīgi
IT cilvēki, un plugini var sastāvēt no skilliem un, attiecīgi, no konektoriem. Viņi var sastāvēt tikai no skilliem, vai tikai no konektoriem, vai kombinācija vienam un otram. Un konektors ir tas, kas atļauj izgūt datus no dažādām sistēmām un, attiecīgi, arī ievietot datus atpakaļ. Un tie, kuriem no jums nav cowork, es saprotu jūsu šo te mazliet bažu, bet ir forši, ka jūs redzat, kur tas tā kā viss virzās un ko var mēģināt izspiest no mākslīgā intelekta risinājumiem. Un es tagad parādīšu vairākus piemērus, kā jūs varētu darboties ar cowork ikdienā. Viena no uzvednēm ir, ja pieņemsim, jūs sāktu strādāt ar cowork, pavaicāt, ko attiecīgi jūsu coworks jums iesaka izveidot, kāda veida šīs te prasmes. Un šie te piemēri, ko es esmu jau izveidojis kā uzdevums, es vienkārši gribu parādīt, kā šis te cowork tiešām ir kļuvis no tāda tā kā asistenta par darba darītāju. Tas nozīmē, ka tas ir spējīgs izpildīt šo te uzdevumu no A līdz Z, un tad, kad vajadzēs, viņš ik pa laikam, attiecīgi, jums uzsitīs ziņu, ka ir vajadzīgs šis te atbalsts. Tad, kad mēs attiecīgi būtu izveidojuši jaunu prasmi, tas veidojas ar to skills, visas prasmes saglabājās OneDrive. Un OneDrive jūs varat piekļūt savām prasmēm. Prasmes ir MD tipa fails, tieši tāpatās kā Claude'ā. Un tas izskatās apmēram šādi. Jums ir šī te skill MD files, jūs to atverat vaļā, un jūs varat redzēt, ko attiecīgi šī te konkrētā prasme dara. Ja jūs uzlabotu šo te prasmu, attiecīgi jūs varēsiet strādāt jau ar savu Copilot mazliet citādāk. Un par šiem te uzdevumiem, ko var izdarīt attiecīgi ar šo te Copilot cowork. Es parādīšu pirmo, kas man liekas ir ļoti, ļoti foršs. Ja jūs strādājat ikdienā šajā ekosistēmā, viena no lietām, kas jums varētu būt interesanta, ir dashboard izveide. Un dashboards izskatās apmēram šādi, kādu jūs varētu izveidot katrs sev. Lūdzu, šis ir dashboards, ko var izveidot ar Copilot cowork. Es jums iemetīšu attiecīgi šo te uzvedni, lai jūs varat ar to pēc tam paspēlēties. Un visi šie te elementi, ko mēs izveidojam ar Copilot coworkam, ir klikšķinām. Ja es pieņemsim klikšķinātu šeit, tad atvērtos mans Outlook kalendārs. To var redzēt attiecīgi šeit. Ja es klikšķinātu uz, kā man jāsagatavo šīs te meeting notes, to visu arī var klikšķināt. Šeit parādās arī tādi forši elementi, kā projekti, pie kuriem es strādāju. Te var redzēt arī attiecīgi, kā es plānoju šo te visu savu nedēļu. Protams, man šī ir tikai un vienīgi smilšu kaste. Šajā te smilšu kastē es eksperimentēju un rādu tās lietas, bet te var redzēt arī ēpastus, kuriem jāatbild. Un, ja es strādātu ekosistēmā, man būtu pieslēgti klāt vēl kolēģi, te varētu redzēt visus tos, kuri attiecīgi ir prombūtnē. Tā kā tas ir tas, ko var dabūt ārā ar šo te dashboardu. Un es parādīšu, kā tas izskatās šeit. Paņemam dashboard. Un manējais dashboards sastāv no divām uzvednēm. Dashboards ir izveidots ar cowork, un es jums tūlītās iekopēšu uzvednes, lai jūs redzētu, kā tas fails izskatās tiem, kas grib to atveidot kādā brīdī. Artur, kad tu kopē uzvednes, tad nomaini chatiņā uz everyone, jo tev ir ielikts host un panelists, un visi nesaņem ziņas. Paldies tev, Kristiāna. Es tad paņemu šo te uzvedni, un es vienkārši jums parādīšu, kā tas viss darbojas. Kāpēc es nestrādāju ar cowork lēnām, nerādu, kā tas viss darbojas? Jo cowork aģenta būtība ir līdzīga, kā jūs uzticētu uzdevumu kolēģim. Tas strādā, tā sacīt, kā viņš strādā. Daži uzdevums var aizņemt 5 minūtes, daži uzdevumi var aizņemt 20 minūtes. Un šī te uzvedne izskatās apmēram šādi. Jūs varat viņu sev pieglabāt, ja tie, kas grib eksperimentēt. Es ticu, ka to varētu arī atveidot ar attiecīgi šo te Claude'u. Kopējam, un es iekopēju jums tā, man neļauj iekopēt. Kopēt.
Tā skatos, varbūt tās pa garu vienkārši ir šis teksts. Mēģinam vēlreiz. Kopējam. Jā, es ticu, ka ir laikam pa garu. Mēģināšu attiecīgi. Bet šo te uzvedni beigās es arī mierīgi varu jums sagatavot un atdot. Diemžēl pa garu attiecīgi sanāk. Tad ir jākopē pa daudzām daļām, bet es apsolos, ka pēc tam tiks pievienots kā materiāls. Un šis te dashboards ir veidots no 2 dažādām uzvednēm. Viena uzvedne, kas uztaisa šo te dashboardu, un otra uzvedne, kas šo te uzdevumu ar ieplānotajām uzvednēm atsvaidzina. Tā kā tas ir viena no lietām, kā jūs varat izmantot Cowork, lai efektivizētu savējo ikdienas darbu. Cits piemērs, ko es vēlos jums parādīt, ir attiecīgi, kā tika uzģenerēts likumprojekta izmaiņas. Es jums tūlītās parādīšu, kā tas darbojās. Control Find, likumprojektu. Es pastāstīšu, ko es attiecīgi šeit biju prasījis manam Copilot izdarīt. Artur, no čatiņa nāk feedbacks, kad vajag lēnāk. Jā, ka nevar izsekot, tā kā droši var mazāk izstāstīt, vienkārši lēnāk, lai tad tie dalībnieki, kuriem ir pieejams, lai viņi var izsekot. Super, labi. Tad es tā arī darīšu. Es mēģināšu lēnāk stāstīt par to visu. Un attiecīgi tas, ko es palūdzu Copilot Cowork darīt, ir veikt tirgus izpēti par to, kādi ir attiecīgi jaunie e-pakalpojumi ieviest Eiropas Savienībā pēdējo 6 mēnešu laikā un pārbaudīt, vai Latvijā mums jau eksistē kaut kas līdzīgs. Attiecīgi. Un ieteikt tā kā variantus, ko mēs varētu ieviest kā jaunu šo te e-pakalpojumu. Un te var redzēt, kā darbojās šis te Coworks. Viens ir tajā brīdī, kad tas sāk uzdevumu izpildi, tajos brīžos, kad viņam vajadzēs jūsu iesaisti, tas vienkārši apstāsies un jums būs attiecīgi jāatbild uz šiem te jautājumiem. Un tajā brīdī, kad uzdevums ir paveikts, jūs atradīsiet visu gatavo rezultātu šeit, outputā, plus tas rezultāts saglabāsies arī OneDrive, vai jūs arī varat definēt, kur jūs gribat redzēt šos te failus. Un es vienkārši parādīšu vienu šo te likuma projektu, kas tika attiecīgi sagatavots automātiski ar Cowork, un tas, kas tika piedāvāts, ka tiek izveidots izmaiņas šajā te oficiālajā elektroniskās adreses likumā. Jūs varat palūkoties uz šo te kvalitāti. Tas bija vienīgais likums, kuram es izgāju cauri, lai saprastu, vai tur vispār ir kaut kāda loģika. Un tā galvenā doma, kas tiek piedāvāta, ir, ka jebkurai fiziskai personai, kur ir sasniegusi šo te 18 gadu vecumu un kura pirmoreiz autentificējas valsts šajā te sistēmā, vajadzētu būt šai te adresei. Un tad es paskatījos to likumu, un likumā tiešām nav skaidri norādīts, ka sievietēm vajadzētu lietot šo te attiecīgi elektronisko adresi automātiski. Es neesmu eksperts tā kā juridiskajos jautājumos, bet tur nebija tā kā tas minēts, ka tam tā vajadzētu būt. Līdz ar to tā ideja it kā liekas tīri loģiska no tāda skatpunkta. Bet atkal tas iemesls, kāpēc es jums to demonstrēju, ka dokuments tiek gatavots tiešām gana detalizēti, ar visām atsaucēm. Šie te likuma panti attiecīgi sakrīt, to es paskatījos pie šīm te redakcijām, un beigās arī tiek definēti pārejas noteikumi, tiek definētas anotācijas, tiek definēti arī attiecīgi, tur bija kaut kur organizācijas vēl minētas, kuras ir iesaistītas. Tā kā tas ir vienkārši, manuprāt, ļoti, ļoti interesants piemērs, lai demonstrētu šo te Copilot Cowork jaudu. Un es iziešu vēl cauri dažiem citiem piemēriem, lai jūs saprastu, kā ir iespējams izmantot aģentiskos risinājumus, jo tas ir tā kā tuvo agentic AI risinājumam, kuru starp citu jūs varat lietot arī no mobilās aplikācijas. Tas nozīmē, ka jūs varat telefonā ievadīt uzdevumu, un jūs varat iet tālāk dzert kafiju, tēju, vai iet mājās, vai iet uz darbu, un fonā viņš spēs darboties. Un tā ir atšķirība starp Copilot Cowork un Claude Cowork. Jo Claude Cowork ir principā desktop tipa risinājums, kas paģēra, ka datoram vajadzētu būt ieslēgtam. Savukārt Copilot Cowork ir mākoņu balstīts risinājums, līdzīgi kā Google Spark, kurš attiecīgi ir izziņots iepriekšējā nedēļā.
Paskatīsim vēl pāris citus piemērus. Viena no lietām, ko es palūdzu, ir uztaisīt pārgājiena maršrutu kolēģiem. Ja? Un tas būs arī interesants. Jūs redzēsiet, kā viņš spēj strādāt ar vairākiem šiem te elementiem. Pārgājiena maršrutam es atkal uzdevu pavisam vienkāršu uzvedi. Es vēlos doties pārgājienā ar kolēģiem, ne tālāk par 40 km no Rīgas, maršruts 20-30, lai būtu apveide. Es paprasīju sagatavot 5 šīs te maršruta idejas. Attiecīgi, Copilot fonā meklē šos te dažādos maršrutus, to var redzēt. Viņš, tad, kad bija izdarījis, aizsūtīja man Teams ziņu, es paskatījos Teams ziņu, un es konstatēju, ka 2 no maršrutiem visdrīzākais nav apļveida maršruti, jo es tur esmu gājis. Beigās es liku, lai vēlreiz viņš uztaisa šīs te darbības, un te var redzēt, kā viņš domā, kā viņš dara, un es jums parādīšu, kā tas izskatās jau Teams vidē. Šeit jūs redzat, ka fonā ir attiecīgi tika automātiski palaista Deep Research prasme, un es nedefinēju. Un tā ir atšķirība starp to, kā strādā aģentiskā tipa risinājumi un kā strādā vienkārši šie te asistenta tipa veidojumi. Es tūlītās aiziešu uz Teams vidi, lai vienkārši jums nodemonstrētu, kā tas izskatījās. Šeit arī būs. Te var redzēt, ka man pēc atbilstoši tam uzdevumam tika atsūtīts visu šo te maršrutu idejas, lielie kangri vai kangari, kā tur pareizi ir, baloži un attiecīgi beberbeķu dabas parks. Paralēli vēl tika atsūtīta šī te ziņa, ko es varu aizsūtīt kolēģiem, un es biju paprasījis, lai man uztais arī checklisti, lai es attiecīgi varētu noinformēt kolēģus, kas ir kas ir jāņem vērā dodoties šajā te pārgājienā. Ja man kāds teiktu, vai tas ir wow, es teiktu, tas ir super, jo atkal es to visu izdarīju ar vienu uzvedni, un es principā tikai paskatījos uz rezultātu, un beigās man top šie te visa šī te informācija. Tā kā super, tur tiešām ir daudz dažādu šie te use case, un es vēl parādīšu vēl pārīti, un tad mēs jau iesim pie citām lietām, jo laiks iet uz priekšu. Un, jā, es tā kā mazliet viņās bieži vien steidzos, jo kaut kad mēs ar Kristiānu runājām par to value per minute, un man kaut kā vienmēr ir fonā tas, ka es gribu parādīt pēc iespējas vairāk šos te dažādos piemērus. Es parādīšu vienu vēl interesantu piemēru, un tad jau es domāju, ka mēs šodien ar šīm te daudzām situācijām varētu tikt galā. Nojums, seguma izvēle un izmaksu analīze. Iemesls, kāpēc es rādu, kā tas darbojās, jo te varēs redzēt, ka fonā atkal ir ieslēgti citi skili, ka es uzdevu šo te vienkāršo uzdevumu, ka man ir izbūvēta nosakta teritorija, apmēram 20 kvadrātmetri, vēlos tur izveidot stabilu pamatu segumu izpēta alternatīvas. Un atkal, tālāk es redzu, ka man Cowork uzdod pāris jautājumus un jau virzās attiecīgi šo te uzdevumu izpildi. Un te var redzēt, ka ir izveidots Excel fails ar jau šiem te gatavām dažādām izmaksām, un paralēli vēl ir izveidoti kontaktu liste. Attiecīgi, man ir iedoti kontakti. Ja es būtu Coworkam pateicis, sagatavo šiem te visiem piegādātājiem e-pasta adresi ar to manu vaicājumu uzdevumu, to varētu izdarīt caur Cowork. Viņš arī aizsūtītu attiecīgi šīs te e-pasta vēstules. Manā gadījumā es šāda tipa uzdevumu nebiju definējis. Tā kā tas ir tā, kā izskatās. Un pēdējais piemērs, lai jūs saprastu, kā tiešām var ātrāk efektivizēt šo te savu darbu, ir budžeta vizualizācija. Man bija attiecīgi budžets paņemts balvu pašvaldībai. Sekundīt, atradīsim viņu. Budžets. Tā, un tad mēs parādīšu, kā tas viss izskatās. Budžets. Profesionāla budžeta vadības informācijas paneļa izveide. Tas bija attiecīgi budžets no reālas pašvaldības no 25. gada, un es jums atvēršu atsevišķi jau Excel failā, lai jūs redzat, kā tas izskatījās kā gatavs rezultāts. Un paskatāmies, kāds brīnums tapa. Un šeit ir tā, ka
no manas puses tā darbošanās ir tiešām, principā nekāda. Visi nopelni ir tikai un vienīgi uz šo te aģentisko risinājumu. Šie bija, attiecīgi dokumenti. Respektīvi, tā bija 1., 2., 4. pielikums, un pēc tā mana vienkāršā uzdevuma lūdzu izveidot profesionālu dashboardu šim te budžeta failam. Šāds te rezultāts attiecīgi ir tapis ar visām vizualizācijām, ar visām diagrammām un ar vēl visu kaut ko citu. Un pāris citi piemēri, kā vēl kolēģi vai tā kā man zināmie cilvēki ir izmantojuši šo te jau cowork risinājumu, ir uzņēmumam tika nomainīts attiecīgi brandbooks un vajadzēja pārveidot veselu gūzmu, tiešām ļoti daudz dokumentus, lai tie atbilst jaunajai krāsu tā kā tipoloģijai. Attiecīgi ievērot šīs te visas krāsas. Tas tika paveikts. Jāatzīst gan, ka ņemot vērā, ka bija ļoti, ļoti daudz dokumentu, tika sasniegt šīs te maksimālais limits konkrētajā dienā. Tas, kas vēl ir iespējams veidot tikšanās kopsavilkumus automātiski. Ja jums ir Teams sarunas ar kolēģiem, un jūs gribat, lai beigās tiek izveidoti uzdevuma apkopojumi, nosūtīti kopsavilkumi, kas ko ir uzņēmies darīt, tad šo te visu var arī iespējot ar Copilot Cowork. Un tās patiesībā ir uzreiz iebūvētās opcijas, ko var redzēt šeit augšā. Liela opcija ir e-pasta menedžēšana. Attiecīgi šis te Cowork ir spējīgs lasīt jūsu e-pastu, attiecīgi arī sagatavot šīs te e-pasta atbildes, un es parādīšu vienu piemēru. Te var redzēt, ka es biju pēc vienas tikšanās palūdzis izveidot aprakstu. Tā, tie ir daudz visādi piemēri. Tas būs cita veida atbilde, un tā tikšanās. Nē, tas bija pie draftiem. Jā. Pie draftiem var redzēt, attiecīgi šeit bija saruna, un pēc sarunas es liku izmantot šo te Teams ierakstu, lai transkribētu informāciju, no tās izgūtu vajadzīgos uzdevumus un tā tālāk. Un te var redzēt, ka Coworks ir spējīgs izanalizēt šo te visu. Atkal šī tikšanās bija uztaisīta kā testa paraugs, lai parādītu, kā tas darbojās, bet ir svarīga nianse. Ja jūs liksiet, lai jūsu Coworks sūta visiem uzreiz automātiski šīs te atbildes, tad viņš vienmēr beigās pievieno Send by Copilot Cowork. Tāpēc tie, kas mēģinās eksperimentēt un lietot, mans ieteikums ir tomēr, ja jūs negribat, lai uzreiz visi zina, ka tas ir izdarīts ar Cowork, jūs varat vienkārši veidot draftus, atkal drafti var veidoties automātiski, un vienkārši no rīta vai vakarā iziet cauri saviem draftiem un pielabot šo te visu. Tā kā es nezinu, ja kāds ir, pieņemsim, lietojis Copilot Cowork, lūdzu, tā kā, nezinu, ieliekat plusiņu, vai pieņemsim, kāds ir spēlējies jau ar Cloud Cowork, un kam jūs ikdienā lietojat attiecīgi šo te risinājumu. Tā kā Claude Cowork un Copilot Cowork, tur ir, tiešām, viņi ir, jaudīgi rīki, kas dod iespēju šo te, darbību efektivizēt. Un šeit man ir failā parādīta arī šī te, atšķirības starp vienu un otru. Un attiecīgi te var redzēt, ka Claude pēc būtības ir šis te desktopīgais risinājums, bet savukārt Copilot Cowork ir tas, kas spēj darboties kā mākoņa risinājums, līdzīgi kā šis te Gemini Spark, kurš vēl šobrīd nav jeb tas ir sociālais networks aģentiem, kur cilvēki tiek aicināti tā kā vērot, kā aģenti savā starpā sarunājas. Un es te vienkārši esmu iekopējis kā vienu tādu paraugu, ka tur tās tēmas ir tiešām ļoti tādi interesanti eksistenciāli jautājumi, kā piemēram, vai mēs tā kā attiecīgi are we trading in souls or signals, un tās citas sarunas, kuras tur parādās šajā te vidē, ir tādas, es teiktu, dažreiz pat daudz nopietnākas nekā, ko var redzēt tur Reddits vai Threads vai citās dažādās platformās. Tā kā kādreiz, ja gribas humoram kaut ko palasīt, tad var paskatīties, kā aģenti savā starpā jau šobrīd
sarunājas. Mēs tad pamazām atgriežamies aģentu pasaulē, un es tad pastāstīšu vēl par dažiem šiem te iebūvētajiem aģentiem. Es mēģināšu tiešām, kad es klikšķinu, darīt tās lietas lēnāk, jo tā mana vājība, un es to zinu, ka dažbrīd es mēģinu ātri pastāstīt, jo man gribas iedot pēc iespējas vairāk super īsā laikā, lai šis te value per minute ir pēc iespējas augstāk. Nākošais iebūvētais aģents, kurš arī noteikti darbojās pilnībā visiem, ir šis te Idea Coach. Un Idea Coach atkal klikšķinām All Agents. Zem All Agents jūs varēsiet atrast šo te Idea Coach. Un kādi varētu būt Idea Coach attiecīgi pielietojumi? Jūs atverat Idea Coach, un es jums iedošu divas vienkārši uzvedņu paraugus. Moldbook ir vienkārši platforma, kur sarunājās aģenti savā starpā. Tas ir vienkārši tāds, līdzīgi kā Reddits, kur cilvēki sarunājas un balso par citu cilvēku izteiktajiem viedokļiem, jokiem un visu kaut ko citu. Tur attiecīgi aģenti klausās citu aģentu sarunas un izdomā, kura no idejām vai viedokļiem šķiet attiecīgi interesanta. Tagad esam atpakaļ pie Idea Coach. Idea Coach mēs varam redzēt, mēs varam izmantot Idea Coach kā tādu mazlietiņā savējo asistentu, kad mums ir vajadzīgs, tāds, varbūt tās mazliet radošs atbalsts, kaut kādu, varbūt tās vienkāršotāku situāciju risināšanai. Un tas, ko mēs te varam uzreiz redzēt, ka ir šīs te pamat iebūvētās uzvednes. Jūs, protams, varat redzēt to visu latviešu valodā, tad, ja jūs lietojat savējo Copilot latviski. Man šeit rādās, protams, tas viss angliski. Un es jums iedošu vēl vienu ideju, ko varētu izmantot kā Idea Coach. Ir attiecīgi šis te, ja jūs strādājat ar finansēm, jūs varat arī pievienot budžetu, jūs varat prasīt, kā tas varētu, kā var veicināt šos te ieņēmumus un tam līdzīgi. Tas noteikti nav labākais aģents, ar ko to risināt, bet varbūt tās nāks kaut kāds radošāks skatījums, kā to visu darat. Un es iekopēšu vienkārši šīs te, lai iedod 5 konkrētas idejas. Iedod 5 konkrētas idejas, kā Idea Coach var būt noderīgs. Šeit kvadrāti iekavās jūs varat ielikt attiecīgi savējo nozari vai savējo uzņēmumu, un tad attiecīgi šis aģents būs spējīgs jums nodrošināt jau labākas atbildes. Noteikti Idea Coach ir foršs tad, ja jūs atbildat par kaut kādu aktivitāšu organizēšanu organizācijā, jūs varat paprasīt, lai tiek sagatavotas idejas, kā, kādas spēles spēlēt, kāda veida aktivitātes, kur varētu doties un tam līdzīgi. Un šis ir viens no attiecīgi iebūvētajiem aģentiem, ko var izmantot jebkurš, kurš strādā Microsoft vidē ar biznesa standarta licenci. Tā kā paspēlējamies, kas jums tur sanāk. Kā var redzēt, klienta apkalpošanas uzlabošana, kāpēc cilvēks zvana 5 reizes par vienu to pašu, kā to risināt problēmu. Tad var vienkārši paskatīties, kādas vēl ir attiecīgi šīs te iespējas, kā ar to tikt galā. Tā kā tā, Idea Coach vēl viens no iebūvētiem aģentiem, noteikti noderīgs, noteikti pieejams visiem ar biznesa licenci. Un es jums parādīšu tagad vienu citu aģentu, tas būs darba plūsmu aģents, jeb aģents, kurš saucās Workflows. Workflows aģents ir atkal viens no tiem aģentiem, kurš ir pieejams ar paplašināto licenci, bet aģentam ir daudzas foršas funkcijas, kā to var izmantot, tāpēc es jums vēlos to nodemonstrēt, jo mums galu galā šīs nodarbības ir par agentic risinājumiem. Workflows aģents, kad mēs klikšķinām, jūs varētu tur izlasīt, ja jūs pirmo reizi viņu lietojat, ka Workflows aģents ir paredzēts darbplūsmu realizācijai, jeb tās darbplūsmas varbūt tās dažādas. Piemēram, ja jūs gribat, lai šis aģents atbild uz jūsu e-pastiem, tā noteikti arī ir opcija. Jūs varat šim aģentam prasīt arī apkopot dažādas lietas, jūs varat veidot, ziņu apkopojumus, un tas ir aģents,
kurš komunicē, diemžēl, tikai angļu valodā. Vismaz tā ir norādīts Microsoft Learn platformā, ka tam vajadzētu veidot uzvednis angliski, lai rezultāts būtu daudz atbilstošāks. Un es jums arī iekopēšu vienu uzvedni. Ja jūs vēlaties, jūs droši noeksperimentējiet. Es jums parādīšu jau šo te uzvedni darbībā. Tā, tad es jums iekopēju atkal šo uzvedni. Atkal ir šis te čata ierobežojums, bet es mēģināšu ātri sadalīt divās daļās. Varbūt tās tad man sanāks. Šī ir pirmā daļa, un attiecīgi būs otra daļa. Un aģenta vai tās darbplūsmas būtība, ko es prasu, lai man šis te aģents attiecīgi veido atbildes uz e-pastiem. Tajā brīdī, kad ir izveidotas atbildes uz e-pastiem, tās netiek nosūtītas, bet viņas saglabājās manā draftu mapītē. Un, attiecīgi, ja man viņas ir draftu mapītē, es varu tur aiziet, es varu veikt šos te labojumus un, attiecīgi, tad nosūtīt šiem te cilvēkiem, kam es to vēlos darīt. Bet atkal, tāpēc, ka mēs sākām ar šo te saldo ēdienu, Copilot Cowork, ja jūs esat organizācijā jau tik tālu tikuši, ka jums ir piešķirta iespēja lietot paplašināto licenci, es droši vien diezgan cītīgi gribētu, lai man iespēja Cowork, jo es ar Cowork varu izdarīt tieši to pašu uzdevumu daudz efektīvāk. Bet varbūt organizācijas, kuras, piemēram, nepiekrīt tam, ka dati glabājās attiecīgi šajā te, ka datus var apstrādāt arī attiecīgi šīs te Anthropics. Es gan biju kaut kur dzirdējis, ka viņi varētu iespējot jau, ka standartā Anthropicam būs pieejami visi šie te dati. Labi, un es attiecīgi tad parādīšu jums šo te aģentu darbībā. Šis te aģents ir redzams, es attaisīšu vēlreiz vaļā, tā sekundīti. Workflows, paņemšu All Agents, un es parādīšu jau gatavu darbplūsmu, kas man iepriekš bija realizēta, lai jūs redzētu, kā tas darbojas. Man šeit ir izveidotas vairākas darbplūsmas, ka viņš attiecīgi research and respond to email questions. Es ieklikšķināšu attiecīgi šobrīd attaisīšu vaļā un parādīšu, kā tas izskatās. Jā, es varu jums ātri parādīt arī par iestatījumiem, kur to mainīt, bet iestatījumus var mainīt. Vienkārši es fokusējos uz aģentiem, un tāpēc es nerādu tādas fundamentālas lietas, bet tas ir tā kā vairāk, bija pie tām pamatzināšanām. Es mēģināju tā kā vairāk spiest uz, kas ir jau mazliet komplicētāks. Un te var redzēt, kā šī te darbplūsma izpaužās. Tad, kad atnāk e-pasts, tad attiecīgi tiek izanalizēts, kas tur ir attiecīgi par šiem te jautājumiem. Attiecīgi šis te aģents sagatavo šīs te atbildes, nosūta man, un to jūs varat visu izdarīt ar to uzvedni, ko es jums nosūtīju, un attiecīgi tālāk jūs varat aizsūtīt uz šo te Teams apkopojumu, kas attiecīgi tika atbildēts. Un es jums parādīšu uzreiz, kā tas izskatās Teams vidē. Tas ir pie darbplūsmām. Te var redzēt, sveiki, jums ir saņemts e-pasts no Artūra Speha, un attiecīgi man tika uzdoti šie te dažādie jautājumi, kur ir tur 3 efektīvākie veidi, kā samazināt elektroenerģijas patēriņu mājsaimniecībā. Un tad, kad jūs izveidotu savu darbplūsmas aģentu, jūs, piemēram, viņu iestatītu, jums arī parādītos uzreiz Teams vidē attiecīgi tāda opcija kā vai nu workflows, vai nu darbplūsmas, un te varētu jūs uzreiz saņemt paralēli šo te informāciju arī savā Teams kanālā. Tas nozīmē, ka jums principā nav obligāti jāskatās, kas tur notiek e-pasta kastītē, bet jūs varat attiecīgi caur šo te Teams vidi pasakot līdzi, vai ir vērts tur tam šobrīd pieslēgties vai nē. Ja šāds, pieņemsim, pielietojuma veids ir noderīgs, super, tā kā ņemat par labu, un tas noteikti ir tā ir laba alternatīva visiem tiem, kuriem ir paplašinātā licence, bet, piemēram, nav vēl iespējots šis te Cowork iespējas. Un tā kā mēs skatāmies darbplūsmas, es gribētu jums parādīt vēl vienu super lielu vērtību, ko var izmantot, un atkal tā strādās ar paplašināto licenci, bet tiešām ir super jaudīga funkcija. Un tā funkcija saucās ieplānotās uzvednes. Ieplānotās uzvednes ir tādi kā uzdevumi, ko jūs varat likt savam Copilotam, darīt kaut kādā mērā regulāri. Tie gluži nav kā uzdevumi, bet drīzāk
darbības, kas ietver, pieņemsim, kaut kādas informācija apkopojumus vai citas lietas. Šeit būs piemērs. Mēs varam uzklikšķināt šeit augšā 3 bumbiņas, un tad, ja jūs redzat vairogu, tas nozīmē, ka jūsu dati ir pasargāti. Tas nozīmē, ka jūs varat mākslīgajā intelektā kopēt arī sensitīvos datus, jo Microsoftam jau tie dati ir sen pieejami. Tā kā tad vairāk nevajag baidīties, ko tur kopēt, ko tur nekopēt. Un, ja jūs gribat tikt pie iebūvētajām uzvednēm, jūs viņus redzēsiet šeit. Scheduled prompts, jeb iebūvētās uzvednes. Man šajā te attiecīgi Copilotā ir vairākas izveidotas, un viena no tām ir apkopot pēdējo 24 nozīmīgākās pasaules ziņas, ievērojot faktoloģisko tur kārtību. Es parādīšu, kā tas darbojas, un es jums varu iedot arī šo uzvedni, un es iekopēšu vēl vienu uzvedni, kas bija paredzēta šeit. Šī ir viena uzvedne, un otra uzvedne ir jau citādāka, kas varētu būt daudz vairāk noderīga no praktiskā viedokļa. Jo tajā brīdī, es runāju tagad par to otro uzvedni, lūdzu rīkojies kā mans personīgais asistents, pārskati manu e-pastu un apkopo 3 galvenās lietas, uz kurām man šonadēļ jāfokusējas. Tas attiecīgi ļaus jums saņemt informāciju regulāri, tā kā balstoties uz tiem jūsu iestatījumiem, ko jūs būsiet definējuši. Un šeit var redzēt, kā darbojās šo te uzvedņu tā kā ieprogrammēšana. Te var definēt šo te sākumu laiku katru dienu, līdz kuram attiecīgi, lai atnāk uz e-pastu paziņojums. Bet jautājums ir tāds, ok, labi, šeit var redzēt, bet kā es tieku pie šādas te uzvednes? Lai jūs nonāktu pie šādas ieplānotā prompta, jūs varat vienkārši klikšķināt šeit, attiecīgi ievadām to, ko jūs gribat, un tas jautājums, jeb uzdevums var būt jebkāds, tas, kas jums ienāk attiecīgi prātā. Klikšķinām, un šī atkal ir opcija, darbojās tikai ar koferīti. Ja ir tie cilvēki no jums, kam ir paplašinātā licence, jūs mēģināt to realizēt ar webisko, jums tas nesanāks. Jūs to varēsiet realizēt tikai un vienīgi ar koferīti, un atkal šī ir tā atšķirība starp vienu un otru licenci, jo tajā paplašinātajā licencē standartā attiecīgi Microsoft redz visus jūsu darba datus, redz e-pastu, redz kalendāru, redz Teams ziņas, un tā ir tā super lielā jauda, kas tā kā dod iespēju izmantot šos te konektorus, jeb informācijas punktus. Un piemērs, kā vēl var izmantot šāda veida paplašināto licenci, ir piemēram, jūs varat rakstīt šeit čata logā jautājumu, kad es pēdējo reizi runāju ar Annu, Juri, par ko mēs runājām. Un tas, ko Copilots izdarīs ar šo te licenci, tas spēs atrast e-pastus, tas spēs atrast attiecīgi jūsu Teams sarunas un varēs jums pateikt, par ko jums ir bijusi šī te diskusija. Un redzu, ka by default šis nav pieejams. Jā, kā jau es minēju, tad daudzas foršas lietas dzīvē ir attiecīgi par maksu. Es zinu, ka starp jums ir arī lietotāji, kas maksā par Claude risinājumu 200 eiro vai dolārus. Mums ir jārēķinās ar to, ko minēja arī Sams Altmans vai citi lielie tā kā mākslīgā intelekta milži, ka mums kaut kādā brīdī nāksies maksāt par mākslīgo intelektu kā par elektrību, un tā būs tā kā daļa no tā, ja mēs gribam izmantot šīs te iespējas, ko var sniegt mākslīgais intelekts. Jā, būs kaut kas bez maksas, bet tādā darba vidē nevar rēķināties, ka šīs te lietas būs pieejamas visiem. Šeit tas aizņem zināmu laiku, jo tas tā kā prasa ilgāku laiku. Es jums parādīšu ar citu piemēru. Cik ilgs ir ASV karš ar Irānu? Ja? Lai es jums vēlos nodemonstrēt, kā jūs varat uztaisīt ieplānoto uzvedni. Šī te uzvedne tiek realizēta, un tad, kad uzvedne ir pabeigusi savu šo te darbību, apakšā parādīsies vairākas opcijas. Un tad mēs varēsim šo te jau definēt kā
ieplānoto uzvedni, kura izpildīsies attiecīgi tajos mūsu laikos, kad mēs vēlamies. Un vēl ir tā, ja kādam no jums ir attiecīgi paplašinātās licences, bet jūs neredzat kaut ko, un jūs zinat, ka jums ir paplašinātā licence, tad te ir atkal jautājums, ko vajag izrunāt ar IT cilvēkiem, jo dažbrīd viņi baidoties no tā, ka cilvēki kaut ko ne tā darīs un lietos, viņi nogriež. Un es esmu runājis tiešām ar daudz cilvēkiem no īpaši valsts un pašvaldību iestādēm, kur kaut kādas lietas vienkārši ir nobloķētas, lai gan pēc būtības viņas ir pieejamas. Un te var redzēt 3 bumbiņas. Tad, kad uzvedne ir izpildījusies pirmo reizi, mēs klikšķinām schedule this prompt. Un tas ir tik vienkārši, kā jūs varat izveidot šo te uzvedni nākotnē. Un, attiecīgi, protams, man nebūtu šāda uzvedne, ko es vēlos katru dienu, bet te jūs varat iekopēt vienu no šīm te 2 vai atkal izdomāt paši savējo. Biznesa vidē labs piemērs ir, piemēram, ja jūs gribat, pēcpusdienās saņemt apkopojumu ar to, kas ir noticis pa visu šo te dienu, jūs varētu attiecīgi to visu dabūt. Izskatās, ka Copilot domā lēnāk par Claude vai ChatGPT. To man ir grūti komentēt, jo vidēji, tad, kad tiek runāts par aģentiskajiem risinājumiem, tad tas var aizņemt līdz pat 7 sekundēm laika, atkarībā no aģentu struktūras un tam līdzīgi. Un, protams, te ir jāņem vērā arī interneta ātrums. Un ar to tad arī šo te diskusiju beidzam. Es ceru, ka tie, kuriem ir paplašinātā licence, jūs tagad zinat par vēl vienu superīgu feature, kas ir tāda mazliet tāda tā kā, atkārtota darbība, ne gluži agentika, bet no otras puses, ja jūs ietverat resursu izpēti, tur jau attiecīgi jūs jau nesakat, kurus interneta resursus pētīt. Super. Mans nākamais piedāvājums ir paskatīties vēl vienu lietu, kas ir jaunums. Pavisam nesens, maijā tas ir ieviests. Ir tāds aģents, kas saucās Researcher. Researcher aģents un analista aģenti, viņi vairs nav šajā te Frontier programmā. Tas nozīmē, ka viņi attiecīgi paši, tā kā pieejami ir plašai lietošanai, un Researcher aģents ir paredzēts tiešām, lai veiktu tādu tā kā izpētes darbu. Un es parādīšu jums atkal vienu piemēru. Un tas, kas vēl ir interesanti, tie visi, kuri, pieņemsim, ir Antropika fani un tam līdzīgi, te var redzēt, ka kopā darbojās GPT un ar šo te Claude. Tas nozīmē, ka jūs varat veidot pētījumus, kur no vienas puses jūs veidojat attiecīgi šo te pētījumu ar OpenAI modeļiem, un jūs liekat nokritizēt šo te rezultātu Claude'am, jeb Antropika, tā kā šim te modeļiem. Un tas ir tas, kas ir arī pilnīgs jaunums. Un vēl viena jauna lieta ir computer use, jeb tas, ka jūsu dators, bet ne fiziski jūsu dators, tiek izveidota virtuāla smilškaste, kas ļauj radīt ilūziju, ka ir ieslēgts šis te computer use režīms, ka it kā jūs ejat pa tām mājaslapām un meklējat datus. Un es parādīšu vienu piemēru, un tad jūs varēsiet redzēt, kā tas izpaužās, bet tūlītās atveram vaļā. Tas bija par Dobeles dzirnavnieku. Dobeles. Te bija jābūt Dobeles. Tas būs šajā te lapā. Dobeles dzirnavnieks Competitive Analysis. Tas, ko es palūdzu izdarīt šim te aģentam, un šo uzvedni es nekopēšu, jo tās visas uzvednes, principā, ko jūs redzat kā pamatbāzi, jūs noteikti varat izmantot, jo Copilot ir sagatavojis šīs te pamatu uzvednes, un viņas ir plus mīnus notestētas, ka viņas tiešām strādā uz šiem te scenārijiem. Un tas ir kā izpaužās šis te computer use. Jūs redzat šo te datoru. Protams, beigās jūs redzat arī pašu pētījumu. Tur pētījums ir izveidots attiecīgi kā pages, un attiecīgi var tikt pie šī te faila. Bet computer use ir tas, ka var redzēt, ka it kā ir vērts vaļā šis te webs, var redzēt Goodmills, tad es varu paiet uz priekšu un paskatīties, ko vēl attiecīgi šis te aģents ir darījis. Mazliet viņās iesala. Paskatāmies, tā sasala ekrāniņš, bet līdās vajadzētu būt atkal visam labi. Skatāmies, iziet no lapas, labi. Tā paskatīsimies.
Atvērsim vaļā. Tā ir, kad rāda demo, nu tā kā patiešo, tad dažreiz gadās šādas te ķibelītes. Jā, negribās vērt vaļā tagad, bet es ceru, ka jūs paspējāt pamanīt, kā darbojās šis te researchers. Un es skatos, ka tur ir diskusija ļoti kaislīga par šiem tai settingiem. Tā ir taisnība. Es šodien negribēju neko daudz izstāstīt par settingiem, bet settingus jūs vienmēr varat atrast šeit zem 3 bumbiņām, attiecīgi 3 bumbiņas, un jūs varat redzēt šeit settings, tā new chat. Nu pat nomainīsies, ir pilnībā jauna versija. Chat settings, te var redzēt attiecīgi personalization, un zem personalizācijas ir jāpievērš uzmanību vairākām lietām. Viens ir, ka jūs varat definēt šos te datus kā saved memories, jūs varat arī definēt custom instructions. Un custom instructions ir tās, kur jūs varat paskaidrot, kā jūs vēlaties, lai Copilot, nu, pieņemsim, sniedz tās atbildes jums. Atceramies, ka pat tad, ja jūs neprecizēsiet, nu, kā viņam ir jākomunicē ar jums, ar laiku, jo biežāk jūs to lietosiet, jo vairāk viņš sapratīs, kāds ir tas jūsu darba ietvers. Bet, ja, piemēram, jūs gribat, lai tas ir vienmēr, nezinu, kritisks, ļoti īs, nu, tā kā nerakst ar visām tām liekvārdībām, tad šī ir tā vieta, kur jūs varat šos te elementus pamainīt. Personalization, kas atradās šeit zem 3 bumbiņām. 3 bumbiņas, attiecīgi chat settings un personalization. Un tas strādā vienlīdz gan vienā, gan otrā gadījumā. Tā kā tā. Un kā mēs redzam, tad nu patās online režīmā man ir nomainījies šis te Copilots, paplašinātā licence, jo pavisam nesen mēs strādājām ar citu vidi. Un vēl viena lieta tiem, kas ir tā kā ar Copilot uz jūs, lai gan tas ir pieejams darbā, jūs varat atrast daudz ieplānoto uzvedņu. Klikšķinām 3 bumbiņas un zem šīm te attiecīgi 3 bumbiņām es parādīšu uz vienkāršās licences šeit 3 bumbiņas. Jūs redzēsiet Copilot uzvedņu galeriju. Jauns čats, attiecīgi jauna tērzēšana, 3 bumbiņas. Un attiecīgi redzam šīs ieplānotās uzvednes, viņas ir sadalīts pa blokiem, izveidot, mācīties, rediģēt un tā tālāk. Un tas ir tiem, kuri, nu, tā kā vēl varbūt tās tā kā sāk taustīties un pamazām grib saprast, kā tas viss darbojas. Tas galīgi nav agentika virzienā, bet tas ir noteikti vērtīgi, ja gribat ar to darboties ikdienā. Un te ir interesanti, ka tiešām viss ir nomainījies šeit, šajā brīdī. Super, dodamies uz priekšu, un varbūt tās vēl viens piemērs, un tad jau mēs dosimies pie aģenta veidošanas pašiem. Analītiķis. Analītiķis ir paredzēts tad, ja jūs gribat analizēt milzīgus datu masīvus un vēlaties ātri izgūt informāciju no tiem. Un es vienkārši jums varu parādīt failu. Es biju iebarojis failu ar 200,000 rindiņām, tā kā 216,000 ieraksti. Un to man tā kā analizēja analītiķis. Es vēlējos, lai pārbauda, vai tur ir kaut kādas, nu, nezinu, nepareizas finanšu transakcijas. Es jums iemetīšu arī pāris šīs te uzvednes. Tur detektēt anomālijas, saprast, kā tas darbojās. Un, jā, un šis analītiķis strādā vienlīdz ar tur CSV, Excel, PDF. Mani use case, kas ir bijuši, ir testēt, nu, pārbaudīt pat 1000 un vairāk rindu PDF failus. Tas ir tiešām paredzēts, lai iegūtu šādus te ātrus ieskatus šajos te dokumentos. Tā kā atkal šis ir analists, pieejams ar paplašināto licenci, bet atkal, ja jūs esat kaut kādi cilvēki ar tādu accounting ievirzienu, kur tas jums ir aktuāli, vai pieņemsim, jums ir jāanalizē klientu, tur bija Ārtūrs minēja, ka ir no vida, ja ir jāveic analīzes kaut kāds, varbūt tās, ka šis ir veids, kā to izdarīt ātrāk. Ok, un tad skatāmies vēl citus piemērus. Nākamais piemērs būs aģenta, pašiem sava aģenta izveidošana. Tas, ko mēs izdarīsim šobrīd,
Es parādīšu, kā izveidot aģentu, kā katrs no jums var izveidot šo te savējo mazo deklaratīvo aģentu. Es varētu vēl rādīt daudz piemērus ar Word, Excel, paskatīsimies, cik tas sanāks. Tā, ok, kā mēs taisam aģentus? Un es aģentu veidošu ar šo te nemaksas licenci, kas ir standarta licenci, kurai būtu jābūt pieejamai pilnībā visiem. Un mans ierosinājums ir, ka mēs attiecīgi kopēsim šādu uzvedni. Es jums atkal iekopēšu viņu iekšā, un tā uzvedne būs sekojoša. Tā tad izveido aģentu, kas izmanto sokrātisko pieeju. Es jūs aicinu uz to, jo, ņemot vērā, ka mākslīgais intelekts tiešām strauji ienāk mūsu ikdienā, un tas mūsu zināšanu līmenis un pieredze, cik mēs daudz lietojam, ir tiešām atšķirīga, bet kaut kādā mērā mēs pierodam tik ļoti, ka mēs jau arī zinātnieki jau tagad ir pierādījuši, ka mēs principā varam palikt un paliekam mazliet dumjāk kaut kādā mērā, jo mēs nodeleģējam jebkādu lietu mākslīgajam intelektam ar laiku. Tā mūsu telpa, jeb tas smadzeņu pods paliek mazāk aktīvs un paliek attiecīgi mazāk ass. Mēs veidosim šo te aģentu, un aģentu veidošana šeit Copilotā notiek ļoti, ļoti vienkārši. Tie no jums, kas jau ir pamanījuši, te ir opcija jauns aģents, attiecīgi jauns aģents. Mēs klikšķinām jauns aģents, un mēs šajā te logā varam kopēt izveidu aģentu, kas izmanto sokrātisko pieeju un darbojas kā mentors, kas palīdz man pašam nonākt pie secinājuma rezultātu, risināt problēmas. Un šis ir jautājums par to, vai tas ir asistents vai aģents. Tas ir ļoti labs jautājums. Jo, kā jau es teicu, tad pēc būtības Microsoft defilē uz tādas robežas. Ja mēs šim aģentam jau pieliekam klāt zināšanu bāzi, kad viņš sāk veidot arī failus, es teiktu, ka viņš ir vairāk aģents. Savukārt, pēc tās savas funkcijas, mēs esam vienmēr tie, kas triggerē, jeb attiecīgi tas vairāk darbojās uz šī te asistenta bāzes. Atšķirība, workflows aģents ir tiešām aģents, researcher aģents ir aģents, analītiķis ir aģents, tāpatās arī cowork noteikti ir aģents. Šis ir vairāk noteikti asistenta tipa, bet Microsoft neizdala šos te atšķirīgos nosaukumus. Un mēs varam redzēt, ka ir izveidojies šis te sokrātiskais mentors, es nosaukšu sokrātiskais mentors 2, un tad attiecīgi šīs te instrukcijas arī ir tapušas. Mēs varam aģentus veidot divos dažādos veidos, caur šo te configure uzreiz pāriet vai caur šo te aprakstošo daļu. Un es jūs aicinu sākumā šo te vienkāršo, jo es ticu, ka varbūt tās kāds vēl līdz šim nebija veidojis savējos aģentus. Un instrukcijas. Instrukcijas var būt līdz 8000 zīmēm garas. Un te es vēlos arī padalītos ar tādu tips and tricks. Ja gadījumā jums ir attiecīgi šī te nepaplašinātā licence, jeb standarta licence, un jūs gribētu aģentu, kas varētu jums palīdzēt atbildēt uz jūsu e-pastiem efektīvāk, ātrāk, jūs varat to izdarīt divos soļos. Pirmais, jūs apkopojat savējo stilu, kā jūs rakstat saviem partneriem vienā failā, tas varbūt tās ļoti garš fails, un tad jūs attiecīgi prasat, lai tiek sintezēta šī te esence no jūsu rakstīšanas stila, tā kā jūs komunicējat ar šiem te jūsu partneriem, un tad jūs varat šeit izveidot instrukcijas, balstoties uz to jūsu rakstīšanas stilu. Un tad, protams, jums nāksies manuāli lietot copy-paste, tas atkal nav baigi agentic, bet tas jebkurā gadījumā ir daudz efektīvāk. Skatāmies, te ir instrukcijas. Tie citi būtiskie elementi ir kas zināšanas. Attiecīgi, mēs varam pievienot šajā te standarta licencē līdz 4 web resursiem. Ja jums, pieņemsim, ir mājaslapa vienkārša, kur jums ir FAQ sadaļa, tas ir to, ko jūs varat izdarīt, lai atbildes jūsu aģentam būtu attiecīgi balstītas uz šo te ārējo saturu. Atkal, pie pilnās licences jūs varētu likt SharePoint, jūs varētu likt pat Teams sarunu ierakstus, jūs varētu likt daudz un dažādas lietas.
Jā, un Coworks pienākās tikai pilnai licencei, līdzīgi kā diezgan daudz visu citu funkciju, bet atkal mana pieredze ir tāda, ka daudzi valsts iestādēs strādājošie, viņi nu, tā kā varijē atkal, viņi darbā izmanto principā darba e-pastu, bet kaut kur kopē atsevišķi šos te e-pastus, lai ātrāk atbildētu. Nu, cilvēki mēģina optimizēt šo te savu darbu, kas ir super. Bet, ja jūs strādājat Microsoft ekosistēmā, tiešām es neredzu jēgu, kāpēc riskēt ar saviem amatiem, ar datu drošībām, lai paralēli lietotu vairāk šos te mākslīgā intelekta rīkus. Un jums ar tādu tā kā standartu ir pilnībā pietiekami, lai izpildītu visas pamatfunkcijas. Un, protams, mēs klišanām create un iemetam varbūt tās tagad plusiņus visi tie, kuriem sanāca uztaisīt šādu savu aģentu. Tas tiešām ir ļoti vienkārši un ir vairākas opcijas. Mēs ejam uz go to agent vai mēs dodamies uz share. Un, ja mēs klikšķinām share, tad ir anyone in your organization, vai attiecīgi mēs varam definēt, kam mēs gribam dot, un paturēt tikai sev. Es vienkārši došos uz šo te aģentu. Un šeit šis koncepts varētu būt interesants pilnībā visiem. Neatkarīgi no tā, vai jūs lietojat tur džemus, vai jūs strādājat ar GPTs un tā tālāk. Un par šo konceptu runāja arī Anthropic, viens no izstrādātājiem, ka jūs varat izmantot aģentu, lai attiecīgi uzlabotu aģentu. Un es jums parādīšu, kā tas darbojās tā kā dzīvē. Es teikšu, man ir problēma, ko vēlos izpētīt un risināt. Es klikšķinu un skatāmies, kas tur notiks. Labi, sāksim ar pamatu un attiecīgi man šeit ir uzreiz pieejami vairāki jautājumi. Un es domāju, es negribu, lai man ir šie te vairākie jautājumi. Tas, ko es varu darīt, es varu palūgt manu aģentu izlabot aģenta instrukcijas, redz, kur es jums parādīšu. Palabo aģenta instrukcijas, tā lai tās uzdot tikai vienu, maksimāli 2 jautājumus vienā ziņā, lai es varu atbildēt. Ja pamani manos argumentos pretrunas vai nepamatots pieņēmums, pieklājīgi norādi uz tiem un lūdzu tos paskaidrot. Tas, ko mēs šobrīd rakstam, tas nav pat tik tā kā svarīgi, jo es vēlos parādīt, kā mēs varam izmantot jau gatavu risinājumu, lai uzlabotu šo te aģentu pēc būtības. Un tas ir, kā jūs varat veidot šos te savus asistentus viskaut kur citur, un tas ir, kā pieņemsim arī, jūs pat Copilot Studio veidojot aģentus, varat paņemt paralēli citu Copilot aģentu un prasīt, lai tas jums labo šīs te darbplūsmas. Un kas notikās? Mans aģents šajā te pašā aģenta logā uztaisīja atjaunotās instrukcijas, un es tagad varu darīt tā, ka es paņemu šīs te instrukcijas un iekopēšu no jauna, labojot esošo aģentu. Skatāmies, kad beigs šis te veidoties, jo tas aizņem kādu laiku, to mēs varam redzēt šeit uz ekrāna. Skatāmies. Piemērot, ok, es nevēlos, es vienkārši paņemu nokopēju, un es jums parādīšu, kā notiek aģentu labošana. Šeit ir Sokrātiskais mentors, mēs klikšķinām 3 bumbiņas, un attiecīgi mēs klikšķinām rediģēt, jeb labot šīs te aģenta instrukcijas. Un tālāk, ko mēs darām, mēs paņemam šīs te iekopētās aģenta instrukcijas un aizvietojam. Mēs attiecīgi tad to izdarām uzreiz šeit. Mēs varam tur arī mēģināt labot formatējumu, bet tas nemainīs šo te būtību. Un tagad arī var redzēt, ka ir šīs 8000 zīmes. Un tas ir tas, kā mēs labojam aģentu, kā mēs varam veikt šīs te izmaiņas pašā aģentā. Un atkal mēs varam doties uz pašu aģentu, un mēs teorētiski varētu attiecīgi turpināt viņu testēt un skatīties, kā tas viss darbojas. Jo tad, kad es taisīju testa paraugu, man uzdeva principā 5 jautājumus pirmajā reizē, un tas man lika aizdomāties, ka vajag uzreiz palabot šīs te aģenta instrukcijas. Tā kā aģentu var izmantot, lai labotu šo te aģentu savā būtībā. Un es jums definēšu vairākus tādus use cases, kā jūs varat arī ar vienkāršoto licenci veidot savus aģentus. Piemēram, ja jūs esat mārketinga nodaļā,
un jums ir attiecīgi kaut kāds veids, kā jūs veidojat jaunumlapas, komunicējat. Jūs varat uztaisīt aģentu, arī šādu vienkāršu aģentu, un katru reizi jums ir iespēja augšuplādēt līdz 3 dokumentiem, attiecīgi likt, lai aģents nolasa jūsu iepriekšējās jaunumlapas un palīdz uzģenerēt saturu tai nākošai. Jūs varat izmantot to pašu pasta balodi, uztaisīt aģentu, kas jums palīdzēs veidot šīs atbildes daudz efektīvākas. Jā, tas ir vairāk asistenta tipa aģents, bet tomēr tas var efektivizēt jūsu darbu. Jūs varat uztaisīt dokumentu kopsavilkumu veidotājus, atbilstoši tiem saviem visiem, tām visām savām vajadzībām. Vai, ja jums trūkst idejas, ko vēl veidot, tad, kad mēs klikšķinām jauns aģents, jūs redzēsiet, ka Microsoft šeit piedāvā arī sagatavis, jeb templates. Un klikšķinām Show More, un jūs redzēsiet, kas ir jau tie kaut kādi iebūvētie aģenti, kuriem jau ir iedoti paraugi. Es uzreiz saku tiem, kuriem nav paplašinātās licences, te ir tāda maza viltība, ka Microsoft ir salicis Plan My Day, Personal News Digest. Šie te visi balstās uz šo te Microsoft grāfu, jeb to vidi, kas dotu piekļuvi tam jūsu darba kontekstam. Ņemot vērā, ka nav šī te licence, jūs nevarēsiet tikt pie šiem te datiem, un šis aģents principā nedarbosies. Bet jūs varat izmantot, piemēram, to pašu Interview Questions Assistant. Ja kāds no jums HR darbojās, jūs varat veidot attiecīgi aģentus, balstoties uz to savu konkrēto funkciju. Un tāpēc man prezentācija arī bija viens no šiem tādiem fundamentāliem jautājumiem, ir, ka mums būtu jāsāk nevis ar to, ko man būvēt, ko man lietot, bet kuru no tiem saviem biznesa procesiem vai uzdevumiem es varu uzticēt mākslīgajam intelektam jau šodien. Japānā ir tāds teiciens mā, jeb pauze. Un, pieņemsim, man vajadzētu varbūt tās biežāk tās pauzes pašam ieturēt, lai jūs spējat vienmēr tikt līdzi. Bet tad, kad jūs sākat domāt, ko jums vajag, ko nevajag, tiešām vajag padomāt, es gribētu, lai tas darbiņš man būtu vieglāk izdarāms. Un Microsoft iesaka veidot šīs te procesu kartēšanu. Tas ir, kā viņi ir to definējuši, ka principā, ja tas ir organizāciju līmenī, tad organizācijai vajadzētu piesēst, izdomāt, kuru no procesiem viņi vēlas optimizēt, kur ir tie sāpīgākie punkti, un attiecīgi veikt šīs te visas darbības, izveidot šo te testa aģentu, attiecīgi mēģināt saprast, vai tam ir šī te vajadzīgā atdeve. Ja jūs strādājat valsts iestādēs, tad par ietaupīt izmaksas, īsti tas ir vienīgais veids, kā var organizācija nodrošināt ilgtspēju, jo vienmēr valsts un pašvaldību iestādēm būs šis te strādāšana atļautā budžeta ietvaros. Savukārt biznesam, protams, šis te aģents var nodrošināt iespēju palielināt ieņēmumus. Mana pieeja, kā es vienmēr saku, ja gribas izdomāt, ko risināt, uzdot sev vienkārši jautājumu, kas man besī? Darbā, kas man liekas tāds process, kurā ir pārāk tas viss sarežģīti, un tas ir labs tāds atdures punkts, kas ļauj iegūt šo te vajadzīgo motivāciju, lai virzītos tālāk. Un daži varbūt tās slaidi no Itālijas samita, AI samita, un te ir interesanti tas, ka 74% šo te uzņēmumu plāno ieviest šo te agentic AI, jeb aģentiskās darbplūsmas līdz 2027. gadam. Bet tajā pašā laikā 84% organizācija nemaz nav pārveidojuši šo te organizāciju, nav pārveidojuši šos te dažādos amatus un paša darba būtību. Tur ir it kā visi grib to izdarīt, bet tajā pašā laikā organizācijas dzīvo tajā vecajā vidē, kā viņas ir operējušas pilnībā līdz šim. Un vēl viena tāda atziņa ir, ka šajā Deloitte aptaujā, ka 63% uzņēmumu norādīja, ka šis te cilvēciskais faktors ir galvenais, kas bremzē šo te rīku ieviešanu.
bet interesanti, ka 93% visas naudas iet tieši tehnoloģijās, mākslīgajā intelektā, nevis tiek investēts cilvēkos, kuri tad ir arī tie, kuriem vajadzētu adoptēt šos te mākslīgā intelekta risinājumus. Tā kā, te ir tāda interesanta situācija kopumā. Super, un es paskatīšos vēl kādus dažus piemērus mēs varam parādīt jums, tā kā realizēt. Un viens no tiem ir attiecīgi Copilot in Excel. Tas varētu arī būt interesants piemērs jums. Es jums iedošu šos te uzdevumus, kas tika realizēti, un jūs varat mēģināt atkārtot pēc tam arī paši, lai jūs saprastu, kādas darbības ir iespējams. Te es biju darījis šīs te visas lietas. Un es tā kā šeit klātienē nerādīšu jums, kā es to visu daru, bet es atvēršu vienkārši failus, lai parādītu, kāds ir tas rezultāts. Bija šis te bāzes fails. Attiecīgi šāds izskatās bāzes fails. Ja? Viņš bija, sākotnēji viņš bija, tas nav bāzes fails, tā sekundīti, tuic atvēršu bāzes failu. Bāzes fails bija daudz vienkāršāks. Tas bija šāds. Šāds bija fails. Šis bija sākotnējais fails. Un es jums vēlos parādīt Copilot in Excel. Atkal, Copilot in Excel, diemžēl, strādā tikai uz šo te paplašināto licenci, bet ir vērts saprast, kādas ir šīs te, aģentiskās funkcijas, kas šobrīd jau ir iespējams. Copilot in Excel šī te aģentiskā funkcija ir līdzīga kā Claude in Excel. Tie no jums, kas ir eksperimentējuši ar Claude in Excel vai izmanto to ikdienā, tad tas ir ļoti līdzīgi. Un arī šeit Claude ir tas sadarbības partneris, kurš palīdz realizēt visas šīs te darbības ap šo te failu. Parādījusies ir vēl viena jauna superfunkcija, kas nebija iepriekš, un tā ir funkcija plan. Un kam viņa noder? Ja jūs strādājat pie lielāka faila, kurā jūs vēlaties veikt dažāda veida korekcijas, veidot diagrammas, analīzes un tā tālāk, tad tajā brīdī, pirms jūs sākat fiziski strādāt ar failu, labāk būtu ieklikšķināt plan, jo tas jums dotu iespēju saprast, ko tieši Copilot in Excel jums piedāvā veikt failā, pirms tas reāli tiek darīts. Un jums ir šīs te uzvednes, kas bija realizēts, un es jums parādīšu šo te gala rezultātu, lai jūs saprastu, ka aģentiskais, tā kā Excels, tiešām darbojas. Šeit ir tas, kas tika izdarīts. Tika pievienota jauna kolonna, kas tika nopaļota. Viss tika iztulkots latviski, bez šīs te manis iesaistes. Es neko vispār te neesmu darījis. Šīs te divas kolonas tika sadalītas, savā, tā kā nodalītas atsevišķi. Un beigās, protams, arī tika veidota šī te pivota tabula, jeb rakurs tabula, kādam tas varētu būt ļoti aktuāli, veidot šāda tipa tabulas. Protams, tas ir varbūt vienkārši piemērs, bet kaut ko līdzīgu un sarežģītāku var mierīgi realizēt arī ar jūsu failiem. Kā jūs jau redzējāt pie šī te balvu budžeta, jo balvu budžets bija daudz komplicētāks, bet tās vizualizācijas bija super labas. Un šeit var redzēt, ka varbūt nevienmēr formatējums tām diagrammām nav tā kā labi izvietots, bet Copilot in Excel strādā ļoti labi. Tāpat kā strādā arī Copilot in Word, strādā arī Copilot in PowerPoint. Piemēram, ja jums ir vajadzība iztulkot visu prezentāciju PowerPointā tikai no šīs te Copilot vides, tas ir iespējams. Līdzīgi kā jūs varat tulkot un formatēt Word failus. Es jums parādīšu atkal vienu piemēru, un es jums iemetīšu arī vienu uzvedni, ko jūs varat notestēt paši. Šo man paveica akurāt Copilot Coworks, bet cits aģents man ir veicis arī citas darbības. Es biju palūdzis Copilot Cowork paņemt angļu materiālu, šo te izejas materiālu, kurš bija nesaformatēts. Viņš bija vienkārši teksta blāķi, un es palūdzu uztaisi man profesionālu formatējumu vienā teikumā. Un tas ir principā šis te rezultāts, kas tapa. Kā jūs redzat, tabulas iekš tabulām, visur ir sakrīt šie te bloki. Tas ir
tik daudz, ko šobrīd jau var panākt ar šiem te agentic AI risinājumiem, kur nevajag attiecīgi iesaistīties jau pašam cilvēkam. Tas, vai kvalitāte būs laba, es teikšu tā. Pie lielām prezentācijām man ir nācies aplausties nepajokam, ja tiek tulkots no angļu valodas latviešu valodā, nav labi. Savukārt, ja jūs, pieņemsim, ņemat no mūsu valodas uz lielo valodu, es domāju, ka tur ir liela varbūtība, ka jūs ļoti maz pie tā strādāsiet. Tā kā arī vēl viens tāds ātrais piemērs, un es jums iemetīšu arī vienu uzvedni, ko var notestēt jebkurš atkal ar jebkuru no šiem te Copilot versijām. Un tas būs Word dokumentam. Es jums iekopēju tūlītās. Tā uzvedne Word dokumenta veidošanai ir balstīta šajā te MECA principā, attiecīgi mērķis, ekspektācijas, konteksts, avoti, un, lai atkal netērētu lieki jūsu laiku, es parādu, kā tas attiecīgi darbojas. Šeit ir dzīvojamās telpas īres līgums, ko izveidoja attiecīgi manējais Copilots, balstoties uz šo te uzvedni. Attiecīgi, te var redzēt viena lapa, divas. Skaidrs, ka satura ir daudz. Jautājums ir par loģiku. Ātri pārskrienot pāri, tā kā es teiktu, noteikti ļoti laba bāze, uz kuras pamata darboties. Vēl kas ir interesanti, kas varētu jums būt noderīgi, ka šobrīd Amerikā jau būs pieejams legal aģents, Copilot kā legal aģents, kurš darbosies iekš Word failiem. Tas bija paredzēts, lai norādītu organizācijām, vai šie te dokumenti atbilst organizācijas tam ietveram un tā tālāk. Tas ir arī viens no veidiem, kā aģentiskais, aģentu risinājumi var palīdzēt risināt šīs te lielos izaicinājumus, kas nereti ir šajās te organizācijās. Tas ir tā kā par Word. Un es tagad aiziešu uz prezentāciju, lai pastāstītu vēl par pāris beidzamajām lietām, jo laiks drīz jau tā kā tuvosies uz beigām, un tad mēs atgriezīsimies vēl pāris lietiņas šeit pie skripta. Tad par aģentu arhitektūru, lai jūs saprastu, kas tad vispār ir aģents savā būtībā. Mēs, tad, kad veidojām šo te savējo mazo deklaratīvo aģentu, tas principā bija aģents, kurā mēs varējām pievienot zināšanas, mēs varējām pievienot rīkus. Bet, veidojot aģentus caur Copilot Agent Builder, mēs nevaram tam aģentam nodrošināt šo te autonomiju. Tas ir tas jautājums, ko viens no jums uzdeva, vai tas ir aģents vai tas ir asistents. Un šajā konkrētajā gadījumā tie deklaratīvie aģenti, viņi vairāk pilda šo te asistenta funkciju, bet tie, protams, ir arī spēja radīt, ģenerēt failus un veikt arī cita veida darbības. Un te ir šī te atšķirība. Un tie no jums, kas varbūt tās agrāk domāja, kas darbojās Microsoft ekosistēmā, ka Copilot ir kaut kāds tur chatiņš, kas tur vienkārši kaut kur tur atrodās, un tas arī ir viss, uz ko tas ir spējīgs, tā nebūtu nav. Attiecīgi, Copilot ir šī te saskarne, jeb tā kā tāda vārteja, kura nodrošina jums no vienas puses piekļuvi šim te Copilot chatam, to, ko jūs redzat, un tajā pašā laikā ir iespēja veidot aģentus, kas jau ir sarežģītāki, un kuri atrodas šajā te, kas tiek būvēti Copilot studijā, un kur viņi var darboties viens ar otru. Tā kā Copilot nav tikai chats, tā ir saskarne, kas ietver daudzus šos te dažādos elementus. Un ļoti daudz mēs šodien veltījām laika tieši šai te personīgai produktivitātei, bet pašas organizācijas, tā lielākā transformācija notiek tajā brīdī, kad mēs spējam pacelties no tā, kas mums individuāli ir vajadzīgs, tas, kas ir vajadzīgs attiecīgi šajā te organizācijas līmenī. Un tagad es jums parādīšu, kā jūs varat aizsūtīt savu vienkāršo Copilot uz Copilot Studio. Tā, skatāmies. Un te ir jautājums tie, kas lieto
Jā, viņš paliek, jā, viņš sataisa dokumentus. Man ir ļoti labs piemērs no šodienas, kur lietotājs izmantoja Copilot, pieņemsim, Cowork, lai pārveidotu organizācijas dokumentus pēc jaunā brandbuka, un cilvēks bija šokā par to, ka tu iedod brandbuku, tu iedod failu tā kā paku un liec visu pārveidot, un attiecīgi cilvēkam kredīti, nosacīti tie virtuālai kredīti beidzās, bet dokumenti pārveidots. Un tad uztaisīsim tagad vienu šo te Copilot aģentu, kas var tikt aiznest uz Copilot Studio. Varam atkal vaļā šo te programmu. Un es parādīšu jums, kā notiek Copilot izveidoto aģentu pārcelšanu uz Copilot Studio. Es atveru vaļā Edit, un tad, kad es esmu Edit šajā te režīmā, te var redzēt attiecīgi, ka pie paplašinātās licences man ir pievienoti vairāk šie te faili. Te bija tāds random uzģenerēts fails kā būvniecības atbilžu palīgs, IT support dokumenti, un ja es gribu šo te vienkāršo aģentu pārcelt uz šo te Copilot Studio, man būtu jāklikšķina šeit 3 bumbiņas, un es varu viens likt vai piedāvāt organizācijai akceptēt to kā standarta aģentu, un tas lietojuma use case varētu būt sekojošs. Jūs esat HR, IT vai, nezinu, mārketinga nodaļas cilvēki, kas ir izveidojuši tādu atbalsta aģentu kolēģiem, un jūs gribat, lai visi organizācijā to lieto. Tad, attiecīgi, jūs to izveidojot, varētu mēģināt to piesaistīt visiem. Cita opcija, ka jūs to sūtat uz Copilot Studio, un jūs izvēlaties, uz kurieni jūs vēlaties attiecīgi to sūtīt. Un tad atveras šī te Copilot Studio, kurā var jau attiecīgi būvēt šos te savus aģentus. Tas ir veids, kā mēs pārceļam šos te aģentus uz Copilot Studio. Mēs pie šī te atgriezīsimies mazliet vēlāk, bet tas ir tik vienkārši, kā tas viss notiekās. Super. Un tagad es jums vēlos parādīt vēl pāris lietas no prezentācijas. Tā, dodamies uz šejieni. Te var redzēt, ka aģentu izstrādes rīki ir dažādi. Ir attiecīgi šis te Copilot Studio Lite, kurā mēs darbojāmies, ir attiecīgi šī te Copilot Studio, un ir vesela čupa ar šiem te komplicētiem rīkiem. Un tad, kad jūs sākat domāt par to, kurā virzienā iet, attiecīgi kāda veida aģentu būvēt, tad ir jāsaprot, ka ja tas aģents ir paredzēts tādai tā kā iekšējai lietošanai, jums pietiek principā ar šo te Studio Lite versiju, jeb to, kur mēs strādājām. Ja mēs gribam, lai šis te aģents darbojās pāri visas organizācijas līmenim, tad jums ir jādomā par to, ka tas ir jāveido jau studijā. Ja nē, tad atkal turpat. Un ja mēs vēlamies, lai šis aģents atbalsta tādas komplicētas darbplūsmas, atkal mums ir jādomā par pilno šo te spektru. Un pats beidzamais, kāda ir atšķirības starp šo te Copilot Studio Lite un to pilno versiju, ka tajā vietā, kur mēs veidojam to savu aģentu, viņam nav iespējas attiecīgi uzkrāt datus, kurš attiecīgi ir lietojis aģentu, cik bieži ir lietojis aģentu, un nav iespēja arī analizēt katru no šīm te sarunām. Tā kā, tā ir tā milzīga atšķirība, kad ir vajadzīgs Copilot Studio un kad ir vajadzīgs šis te, kad pietiek ar šo te Copilot Lite pieredzi. Un tagad mēs iziesim ātri vienam piemēram cauri, lai jūs saprastu, kā notiek šī te aģenta veidošana. Es jums iemetīšu arī uzvedni. Mēs mēģināsim atderināt šo te pašu e-pasta atbildētāju, ko mēs darījām caur workflows, bet mēs to tagad mēģināsim atdarināt caur pašu Copilot Studio. Tā, tūlītās es atradīšu jums arī uzvedni, ko iekopēt. Un tā uzvedne būs sekojoša. Atkal uzvedne būs angļu valodā. Tie no jums, kas lieto un grib uzvednes latviski,
mēs visi jau zinām, ka tas ir diezgan viegli paveicams, izmantojot arī mākslīgo intelektu, un es parādīšu, kā tas darbojas. Mēs paņemam šo te attiecīgi uzvedni, un jums viņi ir pilni tā kā saglabāti. Es atvēršu atkal Copilot studiju, un Copilot studijā jums ir jāsaprot, būtu forši, ja jūs saprastu vairākas šīs te lietas. Es aiziešu vēlreiz uz studio, lai parādītu tos pamatus. Tātad Copilot studijā jūs varat veidot aģentus vai jūs varat veidot darbplūsmas. Un kāda ir atšķirība? Ja jūs veidojat šīs te darbplūsmas, tad viņas būs vairāk tādas strukturētas, kuras attiecīgi izpildīsies pa konkrētiem soļiem, un kur būs tā kā mazāk tāda peldēšana par un apkārt, kā tas ir ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu. Savukārt, agents nozīmē, ka tur varēs veidot šo te lielāku brīvību, bet tas, kas ir vēl interesanti, ka no aģenta jūs varat pievienot šīs te dažādās darbplūsmas. Tas nozīmē, ka jūs varat kombinēt gan vienu, gan arī otru. Un es parādīšu, kā tas notiek. Jūs atverat šo te agentu, klikšķinām šo te, varam iekopēt pilnās instrukcijas, es nokopēšu pilnās instrukcijas, un mēs vienkārši palaižam to tālāk dzīvē. Jūs varat iepriekš arī izmantot prompt aģentu, lai padomātu, kādas darbības ir jāveic šim te aģentam, un tad mēģināt iebarot šīs te instrukcijas uzreiz šeit Copilot studijā. Un šobrīd fonā notiek šis te process, ka aģents veidojas. Es parādīšu jums ātri tās pāris lietas, bet jau uz gatava aģenta, lai jūs redzat, kas tur tika līdz galam izdarīts. Es parādīšu varbūt tās ātri vienu piemēru. Tās lietas ir, ka ir šie te triggeri. Mums ir jādefinē triggeris, kad ienāk šis te jaunais ēpasts, mēs pievienojam to tādā veidā add trigger, un tie no jums, kas gribēs paspēlēties, Power OK, jāskatās, nomainījās šodien licenci. Patās darba laikā es paskatīšos jau gatavu aģentu, vai te viss tā kā būtu. Jā, šeit var redzēt, ka tika pievienots sekundīti, triggers. Jā. Te var redzēt, ka ir triggeris, kad pievienojās ēpasts, un jūs to varat pievienot ar plusiņiem. Kad jauns ēpasts atnāk, man vajag uzģenerēt šo te atbildi. Jā, Copilot Studio, es atvainojos, es jums neiemetu saiti, un Copilot Studio katram būs savējā saite, tā kā jums jāpastās, ja jūs varat piekļūt vai nevarat piekļūt. Attiecīgi, viens ir triggers, otrs ir nosūtīt šo te ēpastu, send email. Un tie ir tie galvenie divi elementi, kas tādā ļoti, es teiktu, primitīvā Copilot Studio aģentā tiktu izmantot. Un kā tas darbojās dzīvē? Es jums parādīšu e-pastā, redz, kur man bija aizsūtīta šis te pieprasījums, un redz, kur ir autoreply. Es biju uzdevis savam aģentam es biju aizsūtījis uz e-pastu 3 jautājumus, kura ir vienīgā planēta mūsu Saules sistēmā, kurš tur uzvarēs hokejā šodien un kāpēc. Un tas ir tas, ko spēj izdarīt Copilot ko spēj izdarīt Copilot Studio ar aģentiem. Un, lai jums tāds izveidojās pilna bilde, kā tas darbojās pašā Copilot Studijā, izejam cauri svarīgākajiem elementiem. Viens, līdzīgi kā visiem citiem aģentiem, mums ir vizualizācija, mums ir apraksts, un tad mēs varam definēt jau savu modeli. Tad, kad mēs veidojam šos te vienkāršos aģentus, mēs nevaram neko tādu izdarīt. Šeit mēs jau varam definēt, kuru no modeļiem mēs lietojam. Mēs varam redzēt arī šo te statistiku, kā un cik bieži šis te aģents darbojās. To mēs vēl paskatīsimies. Šeit ir instrukcijas. Mēs varam labot arī attiecīgi aģentu instrukcijas, un te nāk vēl daudz elementu. Un tas ir iemesls, kāpēc es iesaku, pieņemsim tos pašus e-pastus, vai atbildēt caur coworku, vai pieņemsim veidot organizāciju līmenī šāda tipa aģentus. Tāpēc, ka mēs varam ierobežot, uz kādām zināšanām ir jābalstās aģenta atbildēm. Jo pretējā gadījumā ir bijuši šie te gadījumi, kad caur to pašu OpenClaw tika izsūkta informācija, visi intelektuālais īpašums no organizācijas, jo tur nebija šie te guardrails.
Un pārējie elementi ir, ka mēs varam definēt šos te rīkus, mēs varam definēt triggerus, un mēs varam iesaistīt arī citus šos te aģentus. Un pie deklaratīviem aģentiem mums nav opcija, pieņemsim, redzēt, kāda ir aktivitāte. Mēs nevaram redzēt, kurās dienās kas ko darīs. Mēs nevaram redzēt arī attiecīgi, ko cilvēki ir uzdevuši. Šeit es biju palaidis aģenta testēšanu, lai saprastu, kā viņš darbojās. Un mēs nevaram, pieņemsim, arī izvēlēties kanālus, kuros mēs gribam publicēt. Kanālus, kuros var publicēt, ir šeit, var redzēt. Ja grib plašāku kanālu loku, tad attiecīgi ir jāskatās arī jau pie citām licencēm. Vai tas ir iespējams? Bet te var redzēt, ir demo website, var likt arī atklāti citās lapās. Un tas ir tāds super īsais ieskats, lai jūs saprastu, ka no tiem aģentiem tas mūsu vieglākais ceļš ir attiecīgi vienkārši iet šo te ieviešanas ceļu, nevis mēģināt uzreiz iet uz šiem te komplicētiem. Jo tad, kad mēs sākam veidot, jeb radām šīs te sistēmas, tas ir vairāk IT atbildīgo cilvēku pienākums kopā ar uzņēmuma vadības līmeņa cilvēkiem. Un beidzamie daži slaidi, pirms mēs varēsim teikt viens otram paldies un tā. Es gribēju pastāstīt jums par tādām varbūt ziņām no AI pasaules. Šobrīd es zinu, ka daudz no jums jau ir dzirdējuši, ka ir šis te mākslīgā intelekta tsunami, ka mums tiek biedēts un stāstīts, ka daudz cilvēki zaudēs darbu. Es personīgi arī ticu, ka mēs ejam tajā virzienā un ka valsts pārvaldei būs jādomā attiecīgi, ko iesākt ar tiem cilvēkiem, kuriem būs grūtības ar darba atrašanu, bet pavisam cita lieta ir mākslīgā intelekta tsunami tādā kontekstā, ka notiek milzīga pārcenošana AI pasaulē. Un neskatoties uz to, ka tokeni maksā ar vien mazāk, bet tāpēc, ka organizācijas iet šajā aģentiskajā mākslīgā intelekta risinājuma ieviešanā, principā mēs, attiecīgi uzņēmumi kā tādi, neizjutīs šo te ieguvumu no tokena izmaksu samazināšanās. Un tāds smieklīgs fakts, ka Microsoft izmantoja Copilot, bet Claude, lai saviem IT cilvēkiem liktu programmēt attiecīgi šos te jaunās sadaļas Microsoft vidē un tā tālāk, un viņi ir atteikušies no šīs te idejas, jo tas budžets, ko viņi iztērē, ir tā kā nenormāls, savā būtībā. Un vēl pāris interesantas atziņas ir, ka gan jau esat dzirdējuši, ka cilvēks, kurš pārvalda mākslīgo intelektu, viņš principā arī atbilstoši pētījumu datiem var pārspēt komandu, tā kā veselas komandas sniegumu, ja viņš zina, kā šos te rīkus lietot kopā. Un tāpēc ir tik forši, ka jūs varat šodien šeit būt un mācīties, jo cilvēki, kas zinās un spēs pārvaldīt šos mākslīgā intelekta rīkus pietiekami augstā un profesionālā līmenī, viņi noteikti saglabā šo te konkurētspēju daudz ilgāku laiku nekā tie, kuri cer, ka šis kaut kādā mērā burbulis pazudīs. Tā nebūs, jo, kā jau es sākumā rādīju, pat pāvests runā par šīm te mākslīgā intelekta ietekmi. Un vēl tādas, varbūt tās dažas foršas atziņas ir, jau esam pie pašām beigām. Bija forša arī viena prezentācija, kur tika stāstīts par šīm te jaunajām, amatiem, jeb kā varētu saukties tie cilvēki, kuri jau operē uzņēmumies šajā te mākslīgā intelekta pasaulē. Un te ir ar mākslīgo intelektu tulkots šīs te atbildes. Pieņemsim aģentu operators, kā jau es tur minēju par to aģentu diriģentu, konteksta kurators, nolūka arhitekts. Un tas ir, par ko principā mums vajadzētu aizdomāties, tādā it sevišķi organizāciju līmenī, lai nav tā, ka mēs it kā ar vienu kāju esam nākotnē, un ar otru kāju mēs vienkārši esam kaut kur pilnībā atpakaļ. Un beidzamie 2 slaidi, un tad es jūs lūkšu arī aizpildīt šo te aptaujas anketu, jo visiem jau jāgatavojas arī drīz būs spēļu laiks. Transformācija. Mums ir šis te, mans skatījums ir tāds, ka mums notiek gan valsts pārvaldē, gan privātajā pārvaldē ir šis te FOMO, jeb Fear of Missing Out, ka mums visiem saka, tev to vajag, tu mācies, daram, maucam uz priekšu,
bet mēs bieži arī organizāciju līmenī aizmirstam padomāt, kāpēc, vai ko mēs reāli gribam ar šo te visu panākt. Skaidrs, ka eksperimentēt ir viennozīmīgi vajadzīgs, un es vienmēr esmu atbalstījis eksperimentēšanas kultūru, bet mums ir arī jāsaprot, ka gan vadībai ir jādod šie te reālie uzdevumi, gan arī šīs te pārmaiņas sāks tajā brīdī, kad mums tiek iedots mandāts kā darbiniekiem, ka mēs varam operēt. Jo pretējās gadījumā sanāk situācija, kur darbinieki izmanto mākslīgo intelektu pakluso, jo viņi negrib, lai kāds varbūt tās zina, vai viņiem nav vajadzīgo rīku, un vadība izliekas, ka viņa neredz, ka tas viss notiek šobrīd tā, kā tas notiek. Tā kā transformācija nav tikai visiem iedot Copilotu vai visiem iedot Claude un teikt, maucam uz priekšu. Vajag domāt arī par tādu, kā tiešām tikt ar to galā. Un arī pēdējais principā elements, un tad būs gala slaids. Te man patīk šis te salīdzinājums, kādi ir šie te mākslīgā intelekta ieviešanas cikli. Tas pirmais, jeb stagnācijas cikls paģēr to, ka vadība, viņa principā zina, ka viss notiekās, bet mēs mēģinām slēpt, ka šis mākslīgais intelekts tiek izmantots. Mēs baidāmies, ka citi domās, ja es izklausījos pārāk gudrs ar to, kā es atbildu. Principā mēs mēģinām darboties, bet nevienam neafišēt. Bet tā virzība, jeb atbilstoši atkal pētījumam, numur viens attiecīgi šis te elements, kas virza mākslīgā intelekta ieviešanu organizācijā, ir tas, ka mēs viens otram iesakām, ka mēs esam tie, kas rekomendē. Un tāpēc pieņemsim, kad jūs esat šodien šeit, varbūt jūs iemācījāties kādu vienkāršu lietu, jums noteikti ir vērts par to pastāstīt arī citiem, tāpēc, ka tieši caur to, kad jūs stāstat citiem, jūs pa 100% principā šo lietu izpratīsiet arvien vairāk un labāk. Un vadībai ir jāiemācās gan atļaut, gan arī publiski runāt par šīm te kļūdiņām, kas sanāca, kas nesanāca. Tā kā no manas puses mēs tuvojamies uz šīm te beigām. Ja kādam vēl ir kādi jautājumi, tad es mēģināšu tagad tiešām viņiem izskriet cauri un atbildēt. Bet es mēģināšu tūlītās atrast, kur šeit bija attiecīgi šī te anketa. Un anketā būs kā bija šī šodienas sesija. Tā ideja ir tāda, ka piecinieks ir, ja kaut ko iemācījāties un plānojat arī izmantot vai noteikti kādam ieteiksiet. 4 bija, ja iemācījāties noteikti kaut ko jaunu, bet nezināt vai izmantos. 3 bija latviešu. Bija ok, 2 ir 2, 1 ir, ka pilnīgi garām, viss bija briesmīgi un noteikti, kā sacīt, tā ir mana briesmīgākā lekcija. Un ja tā ir, tad droši varat arī individuāli ar to padalīties. Tā kā paldies visiem jums par jūsu laiku. Es noteikti labprāt ar jums tiktos klātienē, tas gan būtu pārāk iespaidīgi, bet jebkurā gadījumā tas būtu forši. Un starp citu, šodien ir mana dzimšanas diena, tā kā es parasti to nesvinu. Šodien gan man nepietiktu ar Karlsona 41, man vajadzētu vesels 41 kūku, lai piepildītu šo te Karlsona ideju. Tā kā paldies jums visiem, lai superīgs jums vakars, un ceram, ka Latvija šodien parādīs Norvēģijai, kā sacīt, no kā mēs esam kaldināti. Tā visiem! Un paldies par foršajiem sveicieniem!